Sveiciens visiem, šeit ir Andris Slepni, lūdzu manā kanālā piedzīvojumi ar Andri. Jau biju kādi 2 mēneši, kad nebiju filmējies. Pēdējo reizi biju Romā septembrī, un tagad novembrā beigās tā nolēmu, ka diezgan augsti Londonā. Es dzīvoju Londonā jau pārākus gadus. Kā augsti, ka vajadzēs man kaut kur uz siltām zemēm braukt. Es vakar atlidoju, šonakt vispārībā, tagad viesnīcā apmetos, tagad esmu Taizemē, Bankokā. Es lidoju no Londonas ar pārsteigšanos uz Guangzhou. Ķīnā bija neliels tāds stopiņš uz 5 stundām. Man biļetes maksāja turpat pakaļ kopumā 394 paundi. Jā, 394 paundi, tas ir aptuveni 448 eiro, gandrīz 450 eiro. Nav dārgi, es uzskatu, jo Taizeme ir diezgan tāda, neteikšu, ka, lēta, principā, lēta, ka budžeta diezgan lēti un vispār, jā. Tā kā 450 eiro lidojums bija no Londonas Heathrow lidostas termināla 4 līdz Guangzhou pa 12 stundām, pie 5 stundas jāgaida man tajā lidostā, 2,5 stundas pēc tam bija jālido uz šejieni. Uz Bankoku. Bankokā biju 1 naktī, un kamēr to aizpildīja to vīzu, viņa bez maksas, kurš Latvijas pilsonis var aizbraukt šeit bez maksas to vīzu, noformētā lidostā, tur telefonā tur bija tāds apiņš, noskanēja uz telefona, vai arī tur var aizpildīt, tur ir tādi automāti. Un aizpildīja, ieliki to parādīja pasi, iedod viņam to mobilo telefonu, viņam noskanēja tas štrifkods, ka tu aizpildīji, vārds uzvārds pasas numurs, un tā, kur dzīvosi viesnīcā, ļoti vienkārši. Jā, aptuveni, tātad 1 es biju tajā lidostā, un 2 kaut kur es paņemu taksi no tās lidostas. Es samaksāju kaut kur 12 eiro pa 35 kilometriem. Aplikācija ir tāda Bolt telefonā, varat nokačāt. Un tātad ne pirmais stāvā viņi paņems tevi, pirmais stāvā tas ir taksi. Parastie tradicionāli taksi, tradicionālās orientācijas taksi. Tradicionāli taksi ir dārgāki. Ja es maksāju to 12 eiro, viņi paņems kaut kur ap 25 eiro. Varētu paņemt, jā, kaut kur, tu aptuveni. Mana kamera smaga. Tātad, caur aplikāciju Bolt, parastie cilvēki, kuri blakus, piemēram, viņi, kad viņam parādās tā Bolt aplikācija, lūdzu, paņemiet viņu, jo jūs varat. Viņi, protams, ja viņi brauc uz centru, piemēram, kāpēc nē, iekasē naudu un papildus tā, ja brauc kaut kur, ļoti izdevīgi. Ja esat kaut kur, nezinu, vēl Latvijā strādā, Bolts, Lielbritānija jau strādā, ja esat lietojat mašīnu diezgan bieži, nokačiet arī to Boltu, un ja jūs braucat, paņemiet to cilvēku, būs jums nauda nekāda. Liekas, jau naudas jau nav vienmēr, nauda ir ļoti labi, ka daudz. Jā, tā kā es aplietotu aplikāciju par 12 eiro. Ļoti izdevīgi, ļoti ērti, un 3 naktī es biju šeit jau viesnīcā. Viesnīcā es 3 naktīs kopumā, aptuveni 70 eiro par 3 naktīm. Jā, centrā, es dzīvoju centrā. Ne jau gandrīz kā pašā vēsturiskā centrā, tie blakus ir tā forts, es iešu tagad uz to fortu, mēs iesim skatīt to fortu, varbūt to parko, es tā neplānoju, es gulēju tikai 4 stundas. Tā kā neizgulējos, es neskatījos kartē, kur es gribēju, aiziesim uz to fortu, apskatīsimies. Un tā upē arī blakus, pie upes tā, pasteigāsimies, man tāds terpiņš ir šortis, tāds krekliņš, nezinu, šortis redzēsiet, neredzēsiet. Tādas šortis. Jā. Tā kā labi ejams tagad, es te pļāpašu visu laiku. Pirms iet, es arī atgādinu, ka es jau esmu bijis Bankokā pagājušajā gadā, jūs varat apskatīties. Man ir varbūt kādi 4 video, Kinoša kvartāls un centras, tas guļošais būda, ja interesē apskatīties iepriekšējais video. To es filmēju uz moderniem objektīviem Sony. Šis te ir vintage objektīvs Vivitarka, kur no 70 gadiem.
man vairāk patīk vintažie, krāsas un tā tālāk, ļoti tā naturālas krāsas, jūs varat tā. Tagad es ar tiem moderniem, tā kā mazāk vairāk ar tiem klasiskiem, tādiem veciem vintažiem objektīviem, kurus jāgrožā, tā kā varbūt tās dažreiz nebūšu fokusā, bet mēģināšu. Jā, tā kā apskatīties, es biju Taizemē, Bankokā es biju pagājušā gadu. Lēmnājām pājām arī smuka vietiņa patā, jā. Šoreiz arī Bankokā nebūšu atkal tajās vietas, kur es biju iepriekš, iesim skatīt fortu. Tur ir tāds kāds pa logu, tagad ir tā makoņains un diezgan vēla, tagad ir +1 vietējā laika. Tātad ļoti vienkārša istabiņa. Dušu vannu, dušu parādīšu, lai tā, lods un duša. Un te bardaks te manā istabā. Tā, brīnišķīgi bija. Tā, kā redzat, parastā viesnīca. Tā patākšanās. Vispār te tukši. Lifta nav, es tagad esmu 4. stāvā. Tā, kur šeit ir mana viesnīca. Šeit ir tāds restorāniņš. Nezinu, vai strādā viņš tagad. Tā kā par zītiņas paldi. Borvīgi. Tur skaisti. Google kārt rāda to fortu aptuveni no šeit 10 minūtes staigāt, kur ir templis, tur tālāk ir. Jā, 10 minūtes, un tas nebūs tāds nozīmīgs tāds forts, vienkārši, kā parciņš. Tas maz fortiņš tā, bet, būs skaisti. Pirms braucu Londonā bija -1 naktīs, ļoti augsti bija. Šeit ir 31, cik forši. Tā pastaigāšos, pēc tam būs man kaut kur jāizlem, kur pāriestājiet. Šeit jau ir lēti. Te viss ir lēti, taksi, ēdiens, viss. Gandrīz kā par brīvu. Kafejnīca ir, kur ir Frogpond. Pagaidām neiešu. Aiziesim uz sportu, noskatīsimies.
Mitä? Man ūdeni vajag. Ūdeni izmetot nav. Tagad mākoņai savu karsti, bet tik un tā labi, kad ūdens ir. Pia Seven ou vous l'avez? Šeit turisti no vairākām valstīm tagad Somija bija, korejieši te blakus. Mēs tā Latvijas liekam. Saman laikam vajadzēja pa labi, tagad pa labi. Un tas tam ne pa kreisi. No, jā, pa kreisi tagad būs vajadzēs. Vispārībā tagad es apskatījos kursu. 500 bati, tas ir aptuveni 14 eiro no šodien dienu. Tas ir 25. novembris 2025. gads. O savana lavan man vajag uz turieni paņemt ūdeni. Cerams, mašīna daudz. Nu, ir nedaudz silus jāpagaida. Paņēmies tagad ūdeni. Puslitra pudelīte maksāja 7 bati, kas ir aptuveni 20 centi. Meitenes, kas... Nu, re, kur esmu klāt Prašumen Fort, kā viņš tā saucas, neceros. Ir uzraksts, šeit neredzu. Tā, mirklīti. Jāpaskatās kartē. Tā viņš šitais te. Un Prašumen Fort. Nedaudz pārciši.
Tur ir daži lielgabali. Viens līmenis, tā ir otrs. Iesim tuvāk. Pa vietim, te 8 minūtes pie viesnīcas. Tā pirmai dienai, kamēr vēl neesmu izgulēju, pietiekoši labi šī. Kur lielgabals. Liels gabals savs. Fors neizskatās pēc liela, mazliņš tā viņš ir. Laikam pietika aizsargāt šo to upi. Kur te otrs līmenis. Tas laikam šāvā tā vairāk tālāk, ja augstāk viņa. Tas te vairāk zemāk tā pie tuvāka ienaidnieka. Pie tuvāka ienaidnieka, kuram nav vīza. Tā labi, iesim tuvāk upai. – 18. gadsimtā, kad Taizemiešu karalis Rāma I Bankoku uzcēla kā nākamo galvaspilsētu, jo bija cita galvaspilsēta kaut kur te nedaudz uz ziemeļiem. Es tur braukšu drīz skatīt. Tad bija uzcēlis to Bankoku kā galvaspilsētu. Viņš uzbūvēja šo te forti. Tā, kura gada viņš uzbūvēja forti 1783. gadā. Ja? 1783. gadā vēlreiz atkārtoja. Jā, tas bija, kad Taizeme tolaik saucas par Sijāmu. Jā, nu, tās bija uzdevums šeit rakstīts, lai aizsargātu jauno galvaspilsētu. Jā, tad aizsargāja jauno pilsētu Bankokā, bet pirms Bankoka bija cita galvaspilsēta Sijama nedaudz uz ziemeļiem, kā es teicu, saucās Ajutaja. Es braukšu drīz uz turieni. Jā, Ajutaja bija iepriekšējā galvaspilsēta, bet tika iznīcināta. To sagrābā birmieši, viņi karoja ar Birmu. Tagad Mjanma saucās, un tātad birmieši pēc 14 mēnešu ilga aplinkuma viņi sagrāba pilsētu un iznīcināja. Nodedzināja visu pilsētu un izlopīja tempļus arī. Iznīcināja karalisko pīli un gandrīz visu pilsētu sagrāvja līdz pamatiem. Tika nogalināti vai aizvesti verdzībā 10 000 iedzīvotāju. Tāds bija 18. gadsimts šeit. Šausmas. Pilnībā sagrāba galvaspilsētu. Kas tu varētu domāt? Jā, tad laikam Taizeme Sijāmā bija vāja, droši vien, pēc tam, laikam, uzbēja tu forti un modernizēja karaspēku, un Taizeme vispār kļuva par tādu diezgan nopietnu valsti, jo, cik atcerēties, to Briti kolonizēja to Indiju, kopā tā skaitā ar Birmu, kura iebruka, jā.
Mjanma bija sastāvā tās Britu Indijas sastāvā. Tika iekļauta. Jā, bet Taizeme palika neatkarīga. Un te blakus ir Taizeme Kambodža, Vietnama un Laosa. Tā palika par Francijas koloniju, saucās Indokīna. Jā, kas vēl nezina, un te blakus Indonēzija, tā bija holandieši sagrāba, saucās par Dienvidu Austrum Indiju, laikam kaut kā tā. Un Malaizija blakus šeit, tā arī bija pie Britiem. Tā kā tā. Mališi, ka taizemieši tomēr, jā, viņi zaudēja to galvaspilsētu, bet, modernizēja karaspēku un kļuva par diezgan nopietnu spēku un spēja būt neatkarīga valsts, kad kolonijas te blakus bija, tā. Taizemieši tikai viņi pakļāvās tikai Japāņiem Otrā pasaules karā, kļuva kā vasaļvalsts. 42. gada līdz 45. kaut kā gadam. Tā. Es domāju, ka es gulēt šausmīgi gribas. Tas bija tas man tā neliela tā pasteiga. Es iešu paēst, tagad iesim paēst. Gribas zupu kaut kādu. Paņemot tādu zupiņu pa 5 eiro uz mūsu naudus, tātad 5 eiro. Un šeit ir tāda teļa gaļa un nūdeles, un te ir tā beanssprouts saucās, viņi nezinu latviski atvainojos. Tas ir no pupiņu tie jaunie augi. 5 eiriņš. Zupa vispārībā bija 2,50 eiro, nevis 5 eiro. Es izvēlējos mazāku porciju, 2 reizes mazāk viņa bija. Tur viņš prasīja, es nesaprotu, ar žestiem. Es izvēlējos mazāku porciju, 2 reizes mazāku. Tā lielāka būtu 5 eiro. Es varētu kaut ko citu nogaršot, tā kā izvēlējos mazāku. Kas? Tagad es nākamā restorānā, šeit ir tomjam zupa, tradicionāla taizemiešu tomjam zupa. Šeit es paņēmu ar zivi un kalmāru. Es negribēju ņemt 2 zupas, es tā viņai prasīju, lai, man vajadzēja izvēlēties vai ar kalmāru vai ar zivi. Es tā nolēmu paņemšu es tikai kalmāru, kā papildus un samaksāšu kā par 2 zupām. Sanāca 7,20 eiro. Tā būtu 2 reizes mazāk, skaitiet paši. Jā, tā, to, ka paņēmu arī kalmāru vai zivi, kopā. Tā kā man izskaitīja kā pa 2 zupām, bet, es tā nolēmu ņemšu kā 1 zupu. Dziļš trauks, diezgan, garšīga zupiņa, tā. Es viņu vienmēr, es biju arī Malaizijā, kā tā arī ņēmu, man ļoti iepatikās. Un tagad Taizemē, 2 reizi Taizemē, ļoti patīk. Tur jābūt ingvaram, te, kur ingvars, garšīgi, tas tā lapiņas tādas, ļoti garšīgas. Tas saucās lemongrass, tas citronzālīte. Ja esat Taizemē, tas tomjam, tas ir obligāti jāizmēģina. Es tagad nākamajā restorānā, šeit ir izpaldies sticky rice, laikam tulkojas kā lipīgi rīsi ar mango. Šeit rīsi mango, tas laikam kokas riekstu krēms. Uz eiro tas ir 2,60. Es tagad 4. restorānā, bet šeit es pasūtīju kaut ko tādu vieglāku un nolēmu, tā kā es esmu vedars un pilns. Es pasūtīju te dažādus augus un jogurtu tādu miksu, jogurta kokteili ar mango. Te tāds ļoti laba atmosfēra. Šeit ir frukti, tas ir ananās, arbūs un banāns. 100 bātu maksāja, un šis te kokteils mango ar jogurtu
arī 100, nu 200 kopumā, un tas ir aptuveni uz eiro, tas ir 5,40. Labs, 4. restorāns šodien. Šodien izveidos tā kārtīgi. Nu, labu apetīti jums. Nu, brīnišķīgs laiks tagad. Tagad ir 6 vakara. Tā, nu es paēdu labi tagad. Nu, es nezinu, uz viesnīcu negrūsiet. Tā, es nezinu, pagaidām. Nu, varbūt pastaigāšos kādas 10 minūtes. Droši vien kaut kur jau. Nu, uz vakara pusi te vairāk cilvēku, pēc darba, protams. Nu, arī turisti gribas daudz dzert, ēst. Es dzert negribu. Paēdos diezgan labi. 4 porcijas 4 stundu laikā. Jauki. Tā, nu es tev nedaudz tālāk, ļoti daudz cilvēku restorānu. Jā, nu es tagad vēl viena restorānā. Es biju šeit pagājuši gadu, kad bija Bankokā, bija mans no vismīļākajiem restorāniem. Šeit es pasūtīju tādas Japāņu pelmeņu gyoza ar sojas mērts zivtiņa. Zivis, nu vēl šo to vēlāk drusku jāpagaida man. Tā, nu atnāca te man krevetkas ceptas. Ļoti lielas garneles. Tā, nu es esmu atpakaļ savos greznos apartamentos. Jā, nu par tiem 3 ēdieniem pēdējā tagad restorānā, kur es biju, samaksāju kopā 850 bati, tas ir 24 eiro. Gandrīz, nu, 23, nu gandrīz 24 eiro. No tiem 13 eiro un 40 centi bija tā lielā zivs. Ļoti garšīga zivs. Ļoti garšīga zivs. Jā, nu, 10 eiro, nu, pa 5 eiro tas gabalā tā bija tie upes garneles. Vietējais upes garneles, nu kā nenugaršot, vietējais upes garneles. Nu, ļoti garšīgas bija. Nu, un tie pelmeņi, Japāņu gaumē gyoza saucās, nu arī 5 eiro. Nu, viss kopā, nu, gandrīz 24 eiro. Super, tagad ir vēls 11. Ļoti vēlas pusdienas. Nu, gribējies man, nezinu, pirmā dienā,
teizem, nu, protams, ne jau katru dienu es ēdīšu jau tik daudz, jā. Nu, tā kā atbraucu, nu, te gribēju tā izmēģināt tā visu. Uz 4 masāžiem biju aizgājis, jā, un tā 4 masāžas un 5 reizes gāju ēst. Ai, superdiena pavadīta. Jā. Nu, rītdienas, nu, protams, neēdīšu jau tik daudz, nu, pa 2 porcijām, 2-3 pietiks. Kaut 15 eiro kaut kur tā. Rītdien, nu, kaut kur jau iešu, jā. Pētīt kaut ko interesantu, jā. Nu, labi, tiekamies līdz nākamā reize, jā, tā. Paldies par noskatīšanos. Pierakstīt manā kanālā Piedzīvuma ar Antu, ja vēl neesat pierakstījušies. Ja iepatika šis video, ļoti liels lūgums. Spiediet to pierakstiņošu. Un paldies par noskatīšanos. Jā, visu gaišāko to, jā, un jā, tiekamies nākamā reize.